Vakardien skatījos vienu video, un tur bija viena ļoti interesanta doma, varbūt kādam no jums nodara, ka tagad ir tāds laiks, kad cilvēki ļoti meklē sevi, meklē savu patieso aicinājumu, meklē savu dzīves ceļu, bet īstenībā jau esot tā, ka pirmkārt sevi mums meklēt nevajag, mēs esam tur, kur mēs esam un tas, kas mēs esam. Un otrkārt, tas savs dzīves ceļš īstenībā ir savs dzīves aicinājums, ir ļoti viegli redzams savā ikdienā, ka jūs saliekat tās lietas dzīvē, kas jums tā kā šobrīd neiet, piemēram, nezinu, attiecības, finanses, tas viss, kas tā kā, kuram vajadzētu padarīt jūsu dzīvi tādu pilnīgu un superīgu, un tās lietas, kuras jums šobrīd neiet, tas ir tas jūsu ceļš un tas jūsu aicinājums, kas jums ir jādara. Jums ir vienkārši jāsakārto sava dzīve. Sarakstat visas tās lietas un ķeraties katrai klāt, un tas ir jūsu dzīves ceļš. Kā uzdevums ir sakārtot savu dzīvi, un tas arī loģiski, to arī saka vienmēr sāc ar sevi, jo tikai tad, kad tev viss būs kārtībā, tu varēsi palīdzēt citiem. Kā jums šī doma? Es arī ļoti ilgi biju sevis meklējumos, sava ceļa meklējumos, bet vakardien šī doma man ļoti norizonēja, un īstenībā tā jau arī ir. Kā es varu iet, piemēram, kaut kādu citu ceļu, ja man basic kaut kas nav sakārtots manā dzīvē. Tur arī bija teikts, ka, piemēram, cilvēkam tur nav sakārtotas finanses, bet viņš meklē savu ceļu, brauc kaut kur uz ārzemēm vai kur, un tā viņa nesakārtotā lieta vēl dziļāk grimst, tādā dibanā, Tā ka, īstenībā. Laba doma, ne? Sarakstam visu, kas mums jāsakārto, un tas ir mūsu ceļš. Sāksim ar sevi, ar savu dzīvi.